Nekad neļauj klientam tev atzvanīt. Ko es ar to domāju? Ja sarunas beigās klients tev saka, jā, labi, es apskatīšos un pārzvanīšu, kļūda, neļauj viņam to darīt. Ja saruna beigsies šādi, viss paliks karājoties gaisā. Nebūs skaidrības, kad klients tev zvanīs, vai viņš vispār zvanīs. Un tad, kad tu gribēsi uzzināt, vai viņš ir paskatījies un padomājis, tu jutīsies slikti viņam zvanīt, jo viņš teica, ka viņš paskatīsies un pados ziņu. Tad, kad klients tev saka, es paskatīšos un pārzvanīšu, saki šo. Jā, nav problēma, Jāni, nav problēma. Klau, varbūt labāk darām tā, ka es pārzvanīšu pats, jo patiesībā es visu lielāko dienas daļu pavadu tieši šādos zvanos, tieši tāpat kā tagad runājot ar tevi, un man patiesībā ir diezgan neiespējami sazvanīt. Un pēdējais, ko es gribu, lai tev man ir jāskrien pakaļ un es vienkārši neceļu klausuli. Darām tā, Jāni, paskaties un sazvanamies, kad būtu ērtāk, rīt vai parīt. Un šādi tu iedos klientam izvēles iespējas. Viņš izvēlēsies vienkārši, kurā dienā tu viņam vari pārzvanīt, un tu esi iedevis labu iemeslu, kāpēc, lai tu to darītu, nevis viņš. Jo pēdējais, ko tu gribi, ir, lai klients tev zvana un tu necel. Vienmēr sarunā konkrēts nākamos soļus, kad tu zvanīsi klientam, nevis klients tev.